jau tikai mūsos cilvēkos tikai zemapziņa vien. Tā ir ļoti liela vara, un tā tiešām vada mūsu dzīvi. Bet mēs esam kombo. Mēs esam kombinācija. Un kombinācija no kā? No ļoti daudzām sastāvdaļām, kā piemēram arī ķermenis, fiziskais ķermenis, saprāts, jeb prāts, vai mēs varam to saukt par dvēseli, par augstāko es, vai garu, vai kas tas arī būtu. Arī šāda daļa eksistē, no kurienes, kas mūsos vispār kādas idejas un inovācijas un tam līdzīgas lietas, no kurienes nāk tas viss iekšā eksistē. Un arī šī zemapziņa, kas ir tā lielākā, tas ir tas lielākais, teiksim tā, atmiņas avots, ko mēs esam paņēmuši kā no kolektīvās pieredzes jau savā realitātē, savā dzīvē, no tās mēs izvairīties nevaram. Plus mēs šajā te dzīvē esam veidojuši paši savu atkal realitāti, paši savas pieredzes, kas veido tos tādus slāņus tajā visā kopumā, ja? Bet svarīgākais ir tas, ka mēs esam kombinācija. Tad no daudzām daļām mēs esam kombinācija. Un es pati savu izaugsmas ceļu sāku tieši ar zemapziņu, jo tā ir mana pieredze. Es sāku no tā gala. Es atradu rīku, ar ko es varu tikt taisnā ceļā pie zemapziņas, kas nostrādāja uz manīm, kas arī nostrādā tagad Latvijā. Cilvēki šo rīku sāk izmantot arvien vairāk un ziņo par lieliskiem, burvīgiem rezultātiem, kas viņiem palīdz. Šis te rīks palīdz reāli, tātad pusē vēstījumu. Bet tas nav vienīgais. Tas nav vienīgais un tas nav domāts varbūt arī visiem. To var vienkārši pamēģināt, varbūt, ka tas ir tieši tas, kas tev darīja, un man, piemēram, noderēja, ja? Bet varbūt tev tas galīgi nedara, un tas ir ok. Bet, ko es tagad pati priekš sevis sāku pamanīt arī, ka izejot šo te ceļu saistībā ar klusajiem vēstījumiem, ja, ar sublimināliem, es saprotu, ka es nebiju iemācījusies vai neesmu iemācījusies tā riktīgi ieklausīties savā ķermenī. Un tāda absolūtā piepildījuma sajūta un tāda absolūtais balans un harmonija ir tikai tad, ja mēs visus šos aspektus saprātu, ķermeni, zemapziņu, augstāko es, dvēseli vai kas tas arī būtu, mēs visu apvienojam sevi. Un ar visu, mums par visu ir tāda kā skaidrība un saprašana un sajūta. Sava ķermeņa sajūta. Jo ar prātu mēs daudz ko varam izskaidrot, un tā prātam ir savs konstrukts, kas ir ļoti svarīgs un vajadzīgs. Piemēram, tas pats Zorgus šodien ļoti daudz runāja par to, ka, lai ko mēs tur kaut kādas praksītes un tam līdzīgi trenējamies, vai izmēģinājumi, ja visu laiku bija vērtējums, visu laiku viņš saka, novērtējiet no skalātu no 0 līdz 10, kā tu tagad jūties? Kāda tava enerģija šobrīd ir? Tu jūties pozitīvi, vai tu jūties, cik ir tavs enerģijas līmenis vienam, ja, tur no 0 līdz 10. Ļoti bieži un ļoti daudz viņš tieši šos te vērtējumus no auditorijas aicināja auditoriju novērtēt. Tad es uzdevu arī jautājumu, ka īstenībā tas prāts ir tas, kurš mums vērtē, un piemēram mums bija arī meditācijas prakse, un šajā te ziņā es, piemēram, to prātu cenšos, teiksim tā, ignorēt. Ja? Es vēroju domas, kas nāk un iet, vēru un mācos vērot savu ķermeni. To es tikai tagad mācos. Mācos vērot savu ķermeni, saklausīt, sajust. Saka, sajust visvairāk, ja? Kas notiek manī un kas tur vispār notiek, ja? Un šis te visa tā veselā kombinācija, tā ir tā augstākā pilotāža, tas ir tas augstākais garīgums, es pieļauju, ja? Un tā augstākā enerģijas un resursa kapacitāte, kad mēs šos visu savu potenciālu, visus savus resursus, kas mūsos ir, ja, ķermenis, gars, dvēsele, zemapziņa un saprāts varam apvienot. Un mēs visus šos te rīkus spējam izmantot atbilstoši pēc vajadzības, ja, ka nav tā, ka mūsu dzīvi, piemēram, kontrolē tikai zemapziņa.
Ja, ka mēs vienkārši autopilotā maucam pa dzīvi un no rīta līdz vakaram un noguruši, pārguruši vispār nekas. Vai arī otrādāk, mūsu dzīvi kontrolē saprāts, kam konstruktam šim pašam ir apmēram 5% tikai tā enerģija, tā spēja kaut ko pārvaldīt. Ja? Un dodam šim loģiskajai domāšanai, saprātam, tas tikai tas būs, kas tagad mums pateiks tur, kas jādara, apmēram, ja? Vai arī mēs dodam tikai uz fizisko koncentrējamies atkal, ja? Ka tas garīgais intelekts un visas šīs lietas atkal paliek citā plānā. Vai arī mēs koncentrējamies tikai uz dvēseli, uz garīgumu, ja? Kad man tur bez mazliet nav jāēd, man fiziskais ķermenis nav jābaro, un tad mēs tur meditējam un ejam iekšā un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc tā visa sāls būtībā ir tieši tajā kombinācijā, ka mēs esam cilvēki. Mēs esam cilvēki. Un mūsos eksistē visas šīs daļas. Gan zemapziņa, gan ķermenis, gan saprāts, gan arī gars vai dvēsele.